Cernikavas novads ir bagāts ar ūdens tilpnēm. Līdztekus vienai no Latvijas skaistākajām upēm Gaujai šeit atrodami arī vairāk ezeri, kā piemēram unikālie Garezeri, Dzirnezers, Pulksteņezers un arī Laveru ezers. Laveru ezers ir privāti īpašums, taču tam ir nodrošināta publiskā piekļuve un to iecienījuši gan vietēji iedzīvotāji, gan turisti. Pavisam drīz pie Laveru ezera tiks uzsākti pludmales labiekārtošanas darbi. Vispirms mēs gribam, šeit tālāk var redzēt, demontēt veco laipu, kas nav droša un kas var radīt traumu iespējas. Tātad pilnībā demontēt veco laipu, patīrīt šo te apkārtējo vidi, izcirst krūmus, izrakt smilti padziļinājumu, pievērst jūras smilti un arī niedu pļaušanu. Tas ir viens svarīgs pasākums, jo niedas attaug ļoti ātri, tādējādi samazina šo te ezera spoguļu virsmu un arī patērēs skābekli. Līdz ar to tas būtu svarīgs daudzām zivju sugām, kas šeit dzīvo. Projekts tiek finansēts no Eiropas zivsaimniecības fonda līdzekļiem, un tā rezultātā paredzēts dažādot un papildināt turismu un atpūtas iespējas Cernikavas novadā, kā arī veikt vides aizsardzības investīcijas un nodrošināt jaunu pakalpojumu zivsaimniekiem. Projekta īstenošana kļūs iespējama pateicoties publisko un privāto partnerattiecību biedrības Cernikon aktivitātēm Cernikavas novadā. Mūsu novads ir unikāls ar to, ka mums ir visāda veida ūdeņi, jūra, upe un ezeri. Un šis ir viens no ezeriem, kurš ir vēsturiski iecienīts cilvēkiem. Tad mēs ļoti priecājāmies, ka šis nodibinājums Sautiņi uzrakstīja projektu par peldvietu sakārtošanu. Pirmkārt jau tas mobilizēs braukt vairāk turistu. Mums būs plašāks pakalpojumu klāsts. Projektā ir paredzēts rekreācijas pakalpojumu dažādošana. Tas nozīmē labjūtīgas labsajūtas vairošana. Piemēram, makšķerēšanas pakalpojumi vai nojošanas pakalpojumi, jo viena no biedrības nodibinājuma locekliem ir nojošanas trenere. Un šeit ir brīnišķīgas meža takas, un mēs ļoti priecājāmies, ka ir kādi cilvēki, kas šo vietu grib sakopt. Ezeru iecienījuši daudz vietēji iedzīvotāji, tāpēc paredzams, ka peldvietai apmeklētāji netrūks. Projekta ietveros paredzēta soliņu un pludmales ģērbtuves uzstādīšana, kā arī grunts izsmelšana peldvietas zonā un droša pamata reliefa izveide. Peldvieta būs droša ģimenēm ar bērniem un pieejama arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Es uzskatu, ka Lavera ezera labiekārtošana ir ļoti veiksmīga ideja un brīnišķīga ideja, jo gan es ar ģimeni un ar bērniem šeit braucu, gan arī zinu, ka daudz draugu, daudz cernikaviešu brauc šejieni atpūsties. Un arī piekļūšana šeit ir ļoti ērta, gan ar velospēdiem, gan ar automašīnām. Un arī jāsaka, ūdens šeit vasarā ir vienmēr ļoti silts. Ja jūrā ir citas nedēļas nogales vēss, bet šeit vienmēr ir silts ūdens. Niedru pļaušanas aprīkojuma iegāde būs iegūms ne tikai Laveru ezera apmeklētājiem vien. Ezera aizaugšana ir nopietna problēma daudzās ūdens tilpnēs, tāpēc šo pakalpojumu projektu īstenotāji pēc Laveru ezera attīrīšanas piedāvās arī citiem novada zivsaimniekiem, ezeru un dīķu īpašniekiem un pārvaldītājiem. Projekta kopējās izmaksas ir 21 250 latu, no tiem 18 000 latu Eiropas zivsaimniecības fonda finansējums.